Un domāju, vai Skārlete no Vējiem līdzi varētu būt laba agronome? Domāju, ka nē, jo viņa par savām problēmām padomās rīt. Labam un gudram agronomam ir jārīkojās tagad uzreiz, nevis rīt, parīt vai vēl pēc nedēļas, jo tie uzreiz ir zaudējumi. Sveicināti jūs mājās! Esmu Agnese Bulka, Bayer Latvija agronome. Šobrīd ir maija beigas. Agronoma plānošanas darbi turpinās. Šobrīd ir ļoti atbildīgs brīdis, jo visiem ziemāju kultūra augiem sākas drīz noslēdzošie un ļoti būtiskie kopšanas darbi. Šogad plānošana un lēmumu pieņemšana ir īpaši atbildīga, jo ir sarežģīti un izaicinoši laikapstākļi, kā arī ir labvēlīgi apstākļi ne tikai nezāļu augšanai un attīstībai, bet arī postīgu slimību attīstībai un izplatībai. Šogad būs slimību gads, būs liels slimību spiediens, jo mitrums ir pietiekošs. Ziemas kviešos ir drīz sagaidāma karoglapa. Ko mēs redzam? Ir gan daudz dzeltenplankumainība, gan septorioze, ir šķirnes, kurās ir arī miltrese, ir gaidāmas arī rūsas, tāpēc plānojam otrā fungicīda apstrādi. Fungicīda izvēlē ir jābūt tādai, kas ne tikai ārstē, bet arī spēcīgi un ilgstoši aizsargā augu, kas nozīmē arī sargā ražu līdz pat kūšanas brīdim. Bayer portfelī ir divi unikāli T2 risinājumi – fungicīds Ascraix Pro un Variano X Pro. Un unikāls nozīmē to, ka tos nav iespējams nokopēt. Kuru fungicīdu izvēlēties? Ascraix Pro vai Variano X Pro? Variano X Pro vai Ascraix Pro? Skārlete teiktu, par to es padomāšu rīt, bet mēs padomāsim par to tagad. Fungicīds Variano X Pro būs veiksmīgs risinājums, ja kvieši būs sēti pēc rapšiem, tauriņziežiem vai pākšaugiem, ja būs zems slimības spiediens, ja izvēle būs strobilurīna darbīgās vielas risinājums, jeb kā mēs sakam, štroba risinājums, un pēdējo kārt, ja ir nepieciešama izturība pēc sausuma izraisītu stresu, jo mēs nezinām, kādi turpmāk būs laikapstākļi. Savukārt fungicīds Ascra X Pro būs ekscelents risinājums šādās situācijās, tātad, kad ir kvieši sēti pēc kviešiem, kur ir augsts kviešu lapu dzeltenplankumainības jeb DTR un pelēkplankumainības jeb septoriozes risks, ja ir liels slimības spiediens, kā arī šķirnēs, kurās karoglapas stadijā būs aktuāla miltrese, un arī situācijās, kad tehnoloģijā ir plānots tikai viens fungicīda risinājums. Fungicīds Ascra X Pro ir ļoti spēcīgs fungicīds, un kā jūs paši lauksaimnieki sakat, Ascra ir Ascra. Kad fungicīdu izvēle ir veikta, agronomam nākošais plānotais ļoti svarīgais darbs ir, kad veikt fungicīdu apstrādi. Te gan katram būtu individuāls ieteikums, ņemot vērā katra apstākļus pirms tam, bet vispārēji sakot, vislabākais apstrādes laiks ir pa pilnu attīstītu karoglapu, kad mēs uzreiz to aizsargājam, lai iegūtu maksimāli lielu ražu. Tās tad arī būtu mūsu ceļa turpmākās norādes ziemas kviešu kopšanā ar pārbaudītiem, kvalitatīviem Bayer fungicīdiem. Noslēdzoties ziemāju kopšanas darbiem, paralēli sākās vasarāju aprūpe. Par mūsu ieteikumiem vasarājiem sekojiet līdzi rubrikā Agronoms plāno. Par fungicīdiem un to lietošanu nevar izstāstīt 2 minūtēs. Tāpēc, ja ir jautājumi jums, zvaniet mums. Nebūsim Skārletes un par saviem darāmajiem darbiem domāsim tagad, nevis rīt, lai izdodas. Ja un starp citu, tu e-pastu saņēmi un izlasīji. Tiekamies!